Iepriekšējā sērijā ceļotāji devās 11 km garā pārgājienā uz Čeladi ledāju un pagatavoja tēju no tūkstošiem gadu sena ledus, bet tad kopā ar pavadoni devās atpakaļ uz Mestiju, lai vakarā paklausītos īstus gruzīnu tostus pasēdēšanā pie Erosī. За наше здоровье! Забыл! Эроси, мы хотим тебе подарить вот майку. Спасибо, спасибо, дорогой. Хочешь такую? Спасибо, спасибо. Ты с нашими лого, чтобы было и на машине. Одевай, сейчас я одеваю. Давай. Одевай. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо, дорогой. Сейчас переодеваю. Все, понял. Будешь в нашей команде, знаешь? Да. Красиво? Да, красиво. Очень спасибо, ребята. Да ты что, ни за что. Rīta agrumā namatēvs Erosī un arī viņa mašīna kļūst par pilntiesīgiem ekspedīcijas dalībniekiem. Jo šodien viņi dosies uz vienu no augstākajām Eiropas apdzīvotajām vietām – Užguļiem. Brauciens uz Užguļiem. Užguļi, kā viņi paši saka. Mēs piepildījām katra gruzīņa sapni. Jo jebkuram gruzīnam, kuram viņi jautā, jūs esat bijuši Užguļos, vai es tur ar kaut kad gribētu dzīvē aizbraukt. Tā kā jā, ļoti dīvaini, ļoti dīvaini. Es pieļauju, ka daudz no mums arī nav bijuši Preļos, ja? Bet tur tā Gruzija ir tik dažāda. Un tie Užguļi ir tik atšķirīgi no tās pārējās Gruzijas. Bet pats tas interesantākais, ka Zurābs, man liekas, arī pats nav bijis Užguļos nemaz. Zurābs nav bijis, Vaho nav bijis Užguļos, kaut gan viņi ir svāni. Tur jau ir tā fīča. Tā ir tāda vieta, kā mums pat īsti nav gaiziņš varbūt, vai kaut kāda vieta, kur visi gribētu būt, un kuras vienreiz katram ir jāizdara. Tā kā nomaļāk, grūti sasniedzama vieta, tāpēc varbūt tāda viņiem tā varbūt liekas tāda īstā Gruzija, kas ir vismazāk skārta no visām citām varām, un kas viņiem tur ir bijis tādas, no Krievu puses, domāju, ka tur maz kas ir mainījies tajā viņa dzīvē, kā pirms tam viņi ir dzīvējuši. Apstāšanās pie pasakaina Kalnu ezera notiek nevis tāpēc, lai aplūkotu skaisto ainavu, bet gan tāpēc, ka Erosī mašīnai ir pārkarsis motors, un tā dzesēšanai nepieciešams ūdens. А тут ты не заливаешь, да? Lai arī Užguļi atrodas tikai aptuveni 40 km attālumā no Mestijas, turp ir jābrauc gandrīz 3 stundas. Kalnu ceļi šeit nav paredzēti vieglajām mašīnām. Bet ja nav konkrētās automašīnas, tad tur tiešām nevar tikt. Tur ir diezgan tāds neizbraucams ceļš, tur vajag tādu mašīnu attiecīgi. Lai tur varētu aizbraukt, teiksim, oazi, bulciņu vāģi kaut vai, ar kādu mēs braucām. Tas ir varbūt īstais tas transports. Kāda arī uz turieni brauc. Tāda, mašīna ar pazeminātajiem ātrumiem un 4x4. Pa šo vienīgo ceļu uz Užguļiem var aizbraukt tikai 6 mēnešus gadā, jo ziemā ceļš ir slēgts. Sniega segas biezums šeit var sasniegt pat 5 metrus.
Mājdzīvnieku vārti, kas aizšķērso ceļu, nozīmē, ka ekspedīcijas mērķis Užguļi ir pavisam tuvu. Tieši līdz šai vietai vietējie ļauj nākt ganīties govīm, zirgiem un aitām. Ekspedīcijas ceļā ik pēc pāris kilometriem ir redzami svanu sarktoņi, kas daudzus gadsimtus ir kalpojuši Užguļu aizsardzībai pret iebrucējiem. Viņi visi baidījās no turkiem, ka nāks tūlīt pa ielējām un darīsies vīriesies. Ne? Ņems nos varos sievas un bērnus verdzībā un to tālāk. Šeit naidnieks, ja tika ieraudzīts, uzreiz ar, pat nezinu no kurienes, ar dūmu palīdzību tika tālāk otrajam tornim vēstīts par ienaidnieku tuvošanos. Jā, un tad viņi pa tiem torņiem kaut kādīgi ar dūmu palīdzību ziņo par nelaimi. Arī Intars pusstundu vēroja apkārtni no senā svanu torņa. Tomēr turkus vai kādus citus naidniekus tā arī neieraudzīja. Aizsardzības torņi ir izvietoti Ingūrī upes ielejā, vietās, no kurām vislabāk paredzama apkārtne. No katra torņa redz iepriekšējo un nākamo torni, lai draudu gadījumā varētu ātri informēt ciematiedzīvotājs par briesmām. Šī aizsardzības sistēma sākas vēl pirms Mestijas. Tas nozīmē, ka tās kopējais garums ir vairāk kā 50 km. Ingūrī upes ieleja ir vienīgais drošais ceļš uz Užguļiem. Vienīgais ceļš, kā nelūgtiem viesiem mēģināt nokļūt ciematā. Mestija jau ir, jau varētu teikt, ka ir tālu, bet viņi ir, vēl joprojām sasniedzami ar normālu transportu. Bet tur augšā ir, tā sajūta ir bišķiņ, ka tu esi tādā vietā, kur grūti nokļūt. Kratās diez kas nav. Priekšā bija labi. Kā tā priekšā? Labāk, vai ne? Priekšā? Jā. Jā, var neturēties. Užguļi ir viena no augstākajām apdzīvotajām vietām Eiropā. Tā atrodas 2200 metru augstumā virs jūras līmeņa, Kaukāza kalnu ielenkumā. Nebūtu tie mākoņi, būtu vispār, man liekas, kāds 3D. Tagad jau ir. Mēs nebraucām iepriekšējā dienā, jo likās, ka iebrauksim tumsā, nebūs kur telti uzlikt un tā tālāk. Beigās izrādījās, ka telti tur ir kur likt, vai ne? Visur. Un jā, tas būtu forši pamosties no rīta, un tev ir tāds fons, vai ne? Užguļi atrodas Gruzijas augstākā kalna Šhara pakājē. Tā augstums ir 5068 metri. Šhara ietilpst unikālajā 12 km garajā kalnu masīvā, ko sauc par Bezengies sienu. Užguļi vieta, uz kurienes noteikti kaut kad dzīvē aizbraukšu. Ja būs iespēja, noteikti es aizbraukšu, jo kaut ko tādas nebija redzējis nekad dzīvē. Pati bildīties, man liekas. Bet tā dzīvējā, ļoti skaisti, tiešām ļoti skaista vieta. Un galvenais, ka viņi ir vēl turistu neapsēsti. Un tik nevainīga vieta, tiešām. Tur ir klosterīts kalnu galā un tiešām ļoti skaisti, ļoti skaisti.
Užguļi nemaz nav viens ciemats, kā raksta daudzos ceļvežos. Šī vieta sastāv no 4 atsevišķiem ciematiem ar dažādiem nosaukumiem. Tie vienkārši atrodas līdzās. Šobrīd šeit dzīvo aptuveni 70 ģimenes, kādi 200 cilvēki. Šeit ir skola un pāris veikali. Ir pat kafēnīca. Tomēr dzīves ritms un nodarbes ir līdzīgs kā pirms 11 gadsimtiem, kad svani šeit sāka būvēt pirmos akmens torņus. Visa dzīve ir pakārtota izdzīvošanai, 6 mēnešiem, kad Užguļi nav sasniedzami no ārpasaules, un no Užguļiem nevar nokļūt līdz civilizācijai. Katrai ģimenei ir jābūt pietiekami daudz pārtikas krājumiem, lai sagaidītu pavasari, jo ziemā neviens neko uz šeieni atgādāt nevar. Я хотел на счет зимы спрашивать, как там, если 4 метра снег, Закрыта эта дорога тогда. а если у кого-то на больницу или что-то такое надо, Вертолет. только, да? Да. Это снежной мотоцикл не идет тут, Нет, такая не было. только вертолет. Šī ir viena no sniegotākajām Kaukāza kalnu daļām, jo ziemā šeit ir aptuveni 3 metrus biezs sniegs, bet ik pa reizei tas var sasniegt pat 5 metru biezumu. Но это осталось как и было, да? Их Да, как и было сюда, это как просто. времен. Erosija ceļotājs ved uz vienu no Užguļu ciematiem, kur vislabāk saglabājušās senās svanu akmens mājas. Šīs ēkas ir celtas ap mūsu ēras 9. un 10. gadsimtu. Tomēr, kā liecina arheoloģiskie atradumi, cilvēki šeit ir dzīvojuši jau krietni senāk. Iki tam graulia. И беби, а если... Ki. Давайте, пойдем. Давай, если садится. Сейчас добавь числа. Ei katso. Да, посмотрим внутри там. Ну. Давай. Вот iki tam sagovartini alga. Hei, votsit. Užguļu ciematu senās apbūves komplekss ir iekļauts UNESCO pasaules vēstures mantojuma sarakstā. Šeit gandrīz viss ir saglabājies neskarts. Iespējams pateicoties Užguļu atrašanās vietai un mazajai civilizācijas ietekmei uz ciematos notiekošo dzīvi. Lielai daļai māju joprojām pat saglabājušies akmens jumti, ko senāk mācēja izgatavot vietējie meistari. Как камень держит это друг к другу, ну, наверх не пошел. Вот это камень. Шифр, нет? Не шифер, это камень. А просто камень. Камню названия нету этому. Да. Это назвать К, по-свански К. К. Да, по-свански К. Но отличает это, если ты говоришь К, сразу ты понимаешь, о каком камне речь, да? К это камень и плитка. Да, Да? да. Nu, viņš viss kalns, tā akmens struktūra ir tā kā plātņu veida. Cik tu viņu, cik plānu vai biezu viņu var nodalīt, vai viņš ir pats nodalījies, tik arī viņš to ir. Tagad viņi ir lielākoties ir aizstājuši ar kādiem mūsdienīgākiem materiāliem, jo tas dabīgais šifers, viņš ir smags. Un, nav tik vienkārši, droši vien arī nav vairs tāda meistara, kas viņu varēja uzlikt tā, lai viss būtu, lai viņš būtu ūdens droši. Bet, pa lielā viņš ir daudz un vienkārši jāiet uz kalnu pakaļ. Nu, akmens, kā var tik perfekti, vai nebūtu kāds stūris, tu saproti? Varēja sajust to, kā bija un kā tas viss tika celts. Baigi fundamentāli viss tad notikās. Ja tev ir tornis, tad viņš tiešām bija būvēts tā, kad viņš turās. Un visi tie ķieģelīši akmentiņi, kā bija izcirsti, tur stūrši. Tur viss tāds perfekti četrkantains. Un bija tāda diezgan tā pamatīgi, bija viss tik būvēts. Un varēja arī just, ka tiešām tas ir kāda 8, 10 gadsimtu atpakaļ taisīts pasākums.
Как я могу сказать? Ну, по-старому все здесь. Ну как тебе нравится, да, здесь? Тебе нравится вот такое? Конечно, по-старому. Конечно. Было раньше так. Pēc seniem nostāstiem Užguļu cietoksnī atradās Grūzijas carienes Tamāras rezidence. Cariene Tamāra, kas valdīja Grūzijā 12. gadsimtā, arī mūsdienās ir viena no populārākajām valsts vēstures politiskajām personām. Lai arī viņas dzīve un valdīšana ir apvīta ar daudz leģendām un arī noslēpumiem. Но ты никогда не видел, чтобы здесь жили люди, да? Нет. В этих домах это уже лет 60, сколько тебе? Больше. Там больше не живут люди, да? Užguļu ciematos mūsdienās dzīvo maz cilvēku. Stratēģiski un ģeogrāfiski izdevīgā un drošā vieta Kaukāza kalnu ielokā daudziem vairs neliekas ērta mājvieta, un cilvēki dodas uz pilsētām. Tomēr Užguļi ir un paliek Svanetijas un Svanu dzimtene, un vieta, kuru visi grūzīni uzskata par savas valsts un tautas pastāvēšanas pamatu, sākumu, no kura viss ir veidojies. Viņi paši arī tā saka, ka šī ir tā vieta. Kas arī tā varētu būt, jo viņi ir pilnīgi savādāk nekā pārējā Gruzija. Pilnīgi savādāk. Izskata, kalnu, nezinu, iespējams arī dzīves veida. Tā rimti, vienkārši, nekur nesteidzoties, vai ne? Sevišķi ziemā. Pie viņiem pat aizbraukt neviens nevar, viņi pat nevar ne izbēgt, ne pie kaimiņa aizskrīt, jo kaimiņam noteikti arī ceļš ir aizputināts. Un vietējā produkcija ir salikta burkās kaut kur turpat, vai ne, pagrabā, zem grīdas. Es domāju, ka ziemā tur vispār viss ir pilni, es nezinu, kas tur ziemā varētu notikt. Nekas. Ekspedīcija dodas atpakaļ uz Mestiju, tomēr pirms tam viņus vēl gaida kāda tikšanās ar senu un ļoti labu draugu. Его тоже одели, да? Ах, молодцы. Приветствую. Праздником, мужики. Праздником. Радости вам, счастья, удачи, здоровья. Ты уже все приехал, да? А? Приехал уже? Конечно. Bučošanās, tad tu esi sens paziņa un čoms. Un tas Zurabija uzskatīja, ka jā, šie čaļi ir super. Mēs arī tādi bijām. Vēl joprojām esam. Чё нового? Как понравилось Сванети? Честно? Довольны? Очень довольны. Ну и слава Богу. Круто, спасибо. Слава Богу. Сванет, только такую машину надо иметь. Это будет обозначать, что машина годна для экспедиции. Поздравляю. Спасибо вам, спасибо, ребята. И чтоб все знали. Какая у тебя фамилия? Маргиан. И сколько лет уже Маргиан живет вместе? Вместе. Когда вместе первый раз начинается здесь, да, первый Маргиан живет здесь вместе. Есть такие фамилии, первый они живут. Erosijas senču māja izrādās ir viena no lielākajām Mestijā. Tomēr, kas viņi bija un ar ko nodarbojās, Erosija nezina. Да, вот сейчас пойдем посмотрим под землю комнату, ну. Давай, пойдем. Zem torņa un dzīvojamajām mājām atrodas pagrabi, kuru izmērus un nozīmi centīsies noskaidrot Intars ar Induli. Вот смотри, сейчас фонарь есть. Кто такой, что там на комнату, чего не могу сказать. Вот здесь комната. Понял. Вот такой комнаты здесь. Везде здесь, все, везде так комнаты здесь. А чё не там?
Что они там держали-то? Пленников, что ли? Не знаю. Nu, как там? Mēs bez maz vai, nu, kad tu līdz ņemsim, iesim un raksim, ja? Bet viņš teica, daudz jārok. Rekunājums, te ir лук, аукш. Что там наверх? Там ничего, там Ход наверх. А, вот наверх. Да. Kaut kāds. Nevar zināt, vai kāds kalns. Tā visa vēsture un vecās tās lietas, tas viņiem, tā, viņi tur ikdienā dzīvo, viņi to neredz, tā, ka viņiem tas nekāda baigā vērtība nav, viņi tur, vec, māja, tornis, tā kā vairāk vai mazāk izpētīts, vai, kā atklāts, tad droši vien, ka viņi tā aizdomāsies, ka, man tā karta bija blakām tornis, kurā tur viena kaut kāda paslēpta istaba, vai, neviens nezina, kas tur ir, bet viņiem tā nav līdz galam vēlme noskaidrot. Erozijas senču māja atgādina īpaši nocietinātu un pārdomātu militāru objektu, kuru iespējams aizstāvēt pret lielu pārspēku un pat dzīvot pazemē, ja virzeme ieņemta. Типа выглядит, что там комнат нету. Да, есть комната, я знаю. Может, нужно что-то держать тут. А, что-то держать, да. Kaut vai arī, tādu normālu čačas baudīšanas vietu. Uztaisīt, galu galā, atstutējo dēļiem, tur visu to batrīšanā. Tā, tur govs staigā pa jumtiem. Nu, te ir baļķi, Kur tur bija lielai nesošie, un viņš te visu sakrāmēt virsam, pēc tam saulēt uzlēc pārsegums un saulēt kā sabratonēts. Tur no augšu izklāt vēl var ielīst, un pēc tam mēģināt. Лейдись. О, точно. Ёхай, ты там. Вот там тоже еще комната туда. Там комната. А туннель там. Туннель. Я тебе от туннеля идет, наверное, сюда дорога. О, там тоже комната. Смотри хорошо. Там. Ёхай, как там далеко. Да, там смотри еще комната. Остальные башни нет такой комплект. Да? Да, Может, какой-то начальник был той предка? не знаю. Vietējais dārgakmens, kā viņi paši izteicās, nevienam nav tāda pagraba zem torņa, kā ir, teiksim, viņu sētā, ja? Varētu taču tādu turismu objektu uztaisīt, tā kā vai die. Отсюда была здесь ход. А сейчас нельзя туда ехать. А твои родители тоже здесь? Да, вот это мои родители, брат. Эти две, да? Да. Вот это брат моя. Отец мой, родители, мама там. Посмотри, оттуда туннель, да? Пойдем туда. А, давай, идем. Конечно. Не знаю, сколько приехал сюда, смотрели, потом не знаю, что. А когда ты был молодой, маленький, тут тоже было так Да, залито? тоже так было. Так же ничего не поменялось, да? Да, ничего. Bet jā, laikam, te apgriezieni pa mazu, vai kaut kas, es nezinu, kas tur ir, bet rakt, tas ilgi. Jā, bet tik vai tā viņam nav ko darīt. Gotiņi viņam ir, pienīši viņam ir, gurķītis, tomātiņš, viss ir. Ziemai viss ir jau principā sagatavots, jo ziemā viņi vispār neko nedara. Tā ziemā forši varētu, izrost tās 4-metrīgās kupenes un mauc to zemi ārā, tur plosies. Būs silti, būs ko darīt un tā. Bet nē. Kas ir bijuši erozijas senči, kas atrodas zem ģimenes torņa un kam domāti milzīgie pagrabi, būtu ļoti interesanti uzzināt.